Neaizmirstiet lūdzu arī par jautājumu slaido. Paldies! Interesanta tēma šodien ir, jo attēls atmiņā pirms gadiem 10 vai 11, kad es esmu bijis uz vairākām PPP konferencēm Eiropas līmenī Vīnē, tad tieši šis jautājums, kā apvienot Eiropas fondus ar PPP modeli, bija ārkārtīgi sarežģīts. Visapkārt no visiem sektoriem un konsultantu kompānijām par to sprieda, un īsti atbildes nebija. Šobrīd ir interesanti, jo mēs varam redzēt, ka šādi projekti ir īstenot un modeļi un finansējumi dažādi avoti var tikt blendēti kopā. Vēl mazliet lirisks tāds iesākums pirms manas prezentācijas. Faktiski, daudz sākumā tika runāts par pagājušā gada konferenci un iepriekšējām. Man ļoti patīk šis formāts, jo ir sejas, kuras nekad šeit nemainās. Cilvēkus var satikt, un mēs varam apspriesties, kā mums ir gājis pa gadu, un mēs varam apmainīties ar pieredzi, un cik kurš ir tālu ticis, un kādas ir jaunas idejas. Pagājušā gada konferences nosaukums Ledus ir sakustējies, un man tāda sajūta ir, ka kopš es vispār ar šo te 3 burtu kombināciju esmu pazīstams, un tas ir ļoti sen, tad šī te ledus sakustēšanās ir ārkārtīgi tāda viļņveidīga vienmēr bijusi. Un tas, ko gribētos, ka tās viļņošanās ir vairāk stabilitāti iegūst, un tā viļņošanās mazinās. Jo tīri jau pašā PPP nosaukumā ir ietverts tas, ka tā ir sadarbība, tā ir partnerība. Un ilgtermiņa sadarbībai ir nepieciešama šī stabilitāte no visām pusēm. Un pieliekot vēl manu tādu ideju, par ko godīgi sakot, es nekad neesmu nevienā diskusijā par PPP tā ļoti atklāti dzirdējis. Mans skatījums, kā pašvaldības pārstāvis skatījums ir tāds, ka jebkurš PPP projekta īstenotājs no publiskā sektora puses faktiski dod ārā ļoti skaidru mesiģu visiem saviem potenciāliem vai esošiem partneriem, un tas nav tikai vienīgi uz PPP attiecināms. Faktiski mēs pasakām, ka mēs plānojam ilgtermiņā, ka mēs spējam pieņemt politiskus lēmumus, kas ir bāzēti šajos mūsu ilgtermiņa plānos, ka mēs varam pieturēties pie pieņemtajiem lēmumiem, ka mēs varam sagatavot sarežģītus projektus un ka mēs esam uzticami partneri. Un, manuprāt, šāda mesiģa nodošana vai ziņas un vēstījuma nodošana uz āru faktiski gan vietējā, gan starptautiskā arēnā mums dod lielāku potenciālu arī ārpus PPP jomas faktiski piesaistīt uzticamus partnerus mums pašiem. Tāpēc es domāju, ka mēs varam ieraudzīt arī šajā modelī daudz citus ieguvumus, ne tikai konkrētu atsevišķu projektu īstenošanas kontekstā. Tas pieteikums manai prezentācijai ir, es teikšu, mazliet pāragrs saistībā ar to nosaukumu, kas ir dienas kārtībā, bet mana prezentācija faktiski ir tāds kā progresa atskaita par to, kā mums Rīgā iet ar ielu apgaismas projektu un cik mēs esam tālu tikuši. Mazliet atgādināšu par to, kā mums ir. Šobrīd mums ir dažādi, mums ir gan jauni balsti un gaismekļi, gan arī ir šāda situācija, bet kopumā ņemot, mums ir zema energoefektivitāte ielu apgaismas sistēmā un novecojuši materiāli un tehnoloģijas. Un tas izpaužās augstos uzturēšanas izdevumos, kas faktiski, un arī elektrības rēķinos. Tas, ko mēs esam paveikuši šī gada laikā, faktiski ir, mēs esam visus priekšizpētes veikuši, kas mums bija nepieciešams, un lielākā no tā bija Altuma līdzfinansēts energo audits visai ielu apgaismas sistēmai, kas bija, godīgi sakot, ļoti liela apmēra un apjoma darbs, 8 mēnešu garumā, kas izmaksāja vairāk kā 180,000 eiro kopumā. Un, kā ietveros, tika izauditēti visi gaismekļi, visi balsti un aprēķināti jaunajām tehnoloģijām, LED tehnoloģijām, apgaismas režīmi. Un tajā pašā laikā arī aprēķināti gan
ieguvumi, ietaupījumi un veicamās investīcijas, lai sasniegtu šo te nākotnes rezultātu. Tas, ko mēs domājām, tas bija tas sākotnējais, ka mēs veiksim energo auditu un viss šis mums iedos absolūti skaidru scenāriju par to, kas mums ir nepieciešams Rīgā ielu apgaismē. Tā jau nebija. Mums tāpatās bija jāapsako, jāizanalizē un jāreģistrē un tiešām jāsaprot, ko darīt ar neizgaismotajām ielām, kuras arī sadalās daudzās kategorijās un daudzas dažādās situācijās. Tāpatās energoaudita rezultātā bija viena daļa apgaismas esošās līnijas, kuras faktiski neatbilst nevienam standartam. Līdz ar to pat apgaismas režīmus dialogus programmās nevar aprēķināt, tāpēc, ka vienkārši vai balsti ir par retu, tālu viens no otra vai citi apstākļi. Mums bija jāizanalizē tieši tāpat, kā šīs te ielas arī gājēju pārējas, kas ir, mēs esam apskatījuši un izanalizējuši aptuveni 300 gājēju pārējas, kur bija problēmas ar apgaismu. Tāpat bija papildus vēl ļoti daudz dažādas diskusijas par viedo sistēmu ieviešanu pilsētā, kas ir viens no tādiem nākotnes redzējumiem pilsētas attīstībā. Vienu daļu no šīm sistēmām varētu integrēt ielu apgaismas sistēmas infrastruktūrā, bet šī projekta ietvaros mēs esam no tā atteikušies, bet ar domu, ka mums ir jāatstāja tehniska iespēja pievienot tādas lietas vēlāk. Dažādu tehnisko risinājumu un vizuālo prasību analīzi un diskusijas par to bija tāpatās arī pat pamata elements par vadības sistēmu apgaismē pilsētā. Un tas, kur mēs esam nonākuši un ko mēs redzam pasaulē, kā notiek, mēs faktiski principu mainīsim no līniju vadības uz katru individuālu gaismekļu vadību. Un šie elementi ļauj faktiski daudz ieguvumu no tā ir, sākot ar to, ka reālā laikā mēs varam redzēt, kur kāds gaismeklis deg vai nedeg, spīd vai nespīd. Bojājuma konstatēšana notiek daudz ātrāk, līdz ar to faktiski mums veidojās ietaupījumi gan uz cilvēku resursiem, gan materiālu tehnisko bāzi. Tātad tā visa rezultātā mums ir noskaidrojies tas, ka mums ir 46,000 gaismekļu uz šo brīdi jānomaina, lai mēs sasniegtu savu plānoto. Ir 16,000 maināmu balsti, 17,000 balstu konsoles maināmas. Visiem, kā jau es minēju iepriekš, visiem esošiem gaismekļiem un arī visiem, kas tiks jauni būvēti, vēl visās jaunajās līnijās tiks katram uzlikts atsevišķs kontrolieris, kur varēs šo te gaismekļu vadību veikt individuāli katram gaismeklim. 62 km ir tās ielas, kur faktiski Rīgas pilsētā būtu vai jābūvē pilnīgi no jauna apgaismas līnijas, vai jārekonstruē esošās, lai atbilstu standartiem. Tāpat šīs 300 gājēju pārējas tiek iekļautas, un mēs paredzam, ka salīdzinot ar esošo patēriņu, mūsu ielu apgaismas sistēmas energoefektivitāte palielināsies par 60%. Tas ir, protams, neņemot vērā to, ka mums būs nepieciešams vēl papildus apgaismas līniju izbūve. Tātad kopējais investīcija apjoms uz šo brīdi, sākotnējo investīciju apjoms ir paredzēts, šobrīd izskatās mazliet virs 40 miljoniem. Kā mēs visi zinām, un Finanšu ministrijas pārstāvi to var droši apliecināt, tas nekādīgi neparāda PPP līguma summu, jo tajā tiek visi elementi skaitīti vēl papildus klāt. Šobrīd mēs esam finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes stadijā, ka es neiedziļināšos pavisam detalizēti tajā. Mēs zinām, ka mērķis ir noteikti vislabāko projektu īstenošanas veidu, ekonomiski izdevīgāko, un tad noteikti arī papildus to, kāds PPP modelis, vai PPP modelis, un tad kāds PPP modelis būtu vispiemērotākais. Neiedziļinoties tur patiešām detaļās, tas varbūt arī savā ziņā mūsu pašu uzstādītais izaicinājums ir tas, ka mēs scenāriju analīzē esam iekļaujuši arī ESCO modeļa salīdzinājumu ar standarta šo te bāzes risinājumu un PPP modeli. Kāpēc tas ir izaicinājums?
Tieši jau, manuprāt, Diana pieminēja energoefektivitātes elementa kontekstā, jo ESCO kompānijas darbojās uz energo ietaupījumu rēķina, faktiski nodrošinot investīciju atmaksāšanos un savu peļņu. Un tas, kas mums faktiski ir, mums ir pietiekoši daudz elementu projektā, kuri nerada energoefektivitāti. Līdz ar to ESCO variantā mēs redzam, ka faktiski projekta kopējais apjoms varētu būt cits, un tas rada dažādas izaicinājumus tieši salīdzināšanas elementos. Tad tā otra pieteiktā prezentācijas daļa, kas ir tieši viens slaids. Un loģiski, jo mēs esam tajā projekta stadijā, kādā mēs esam, sadarbība ar EPEC. Es varu teikt tā, mēs esam vairāk kārt tikušies, mēs uzturam patiešām ciešus kontaktus un EPEC izrāda ļoti augstu interesi par mūsu projektu, tādēļ, ka tas ir reģionā viens no šobrīd tiem projektiem, kuri izskatās vismaz potenciāli, ka viņš varētu tikt īstenots. Otrakārt, tāpēc, ka viņam ir pietiekami liela investīciju šī apjoma daļa. Un, mēs esam pat vienojušies par to, ka mēs jau finanšu ekonomisko aprēķinu dokumentu arī kaut kādā stadijā saskaņosim ar viņiem vai informēsim par to, kādā virzienā mēs ejam, lai varbūt jau pat pavisam beigu stadijā varētu iestrādāt kaut kādus ieteikumus no viņa puses. Tas, uz ko mēs ceram, ja projekts izrādīsies kā PPP atbilstošais modelis un pašvaldība nolems par tenderu izsludināšanu, tad mēs patiešām ceram uz sadarbību iespējams arī ar EPEC, pieminētās Elēnas programmu vai kādu citu tehniskā atbalsta nodrošināšanā. Un tas būtu būtisks atbalsts pašvaldībai tieši konsultāciju pakalpojumos un ekspertīzē. Tas, ko mēs uzreiz varam jau šobrīd redzēt, pat šī brīža sadarbībā ar šo PPP kompetences centru, ka projekts iegūst uzreiz automātiski starptautisku atpazīstamību, jo informācijas plūsma Eiropā ir pilnīgi citādāk nekā jau mēs to paši tikai un vienīgi darītu. Jo cik ir nācies man runāt ar Eiropas dažādām institūcijām par vispār šo jomu un mūsu dalību tajā, visi jau zina, Rīga strādā pie šī projekta, un mēs esam informēti, un mēs gaidām, kad būs rezultāti, kad varēs kaut kādā veidā sadarboties jau uzreiz reālā. Un tas, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo mēs absolūti saprotam, ka mums ir nepieciešama šī tirgus informēšana jau ļoti saulēcīgi, lai tirgus gan finanšu tirgi, gan jau privātie partneri, kas varētu īstenot projektu, būtu saulēcīgi informēti. Un, protams, kad ir starptautiskie kontakti, kas nāk arī caur šiem partneriem EPEC institūcijā, mēs esam bijuši jau Lielbritānijā kopā ar CFLA pārstāvjiem, pieredzes apmaiņā, tieši skatīt ļoti konkrētu jau PPP ielu apgaismas projektu, kas jau ir 10 gadus uzturēšanas stadijā. Tur bija ļoti labas atziņas, ņemot vērā apvienotās karalistes milzīgo pieredzi PPP projektos. Un jāsaka, ne visas arī spīdošas un glēmojošas, jo viens no lielajiem elementiem, ko varbūt skatoties arī pat finanšu ekonomisko aprēķinu kontekstā, kas mums izraisa nelielu izaicinājumu, ir tas, kā attiekties pret to brīdi, kad pašvaldība pārņem infrastruktūru savā bilancē. Jo šis dzīves mūžs ielu apgaismas infrastruktūra ir ļoti tūs tam, ko mēs vispār saskatām kā projekta ilgumu, ņemot vērā uzturēšanas periodu. Un tad ir jautājums, vai tajā periodā, līguma periodā, ir nepieciešams vēl atkārtot kaut kādu investīciju daudzumu, lai pašvaldībai saņemot šo aktīvu savā pārziņā būtu pietiekama vērtība tam vēl. Tā kā,
Un tas neglaimojošais bija tas, ka es uzdevu šo jautājumu, kā jūs to esat risinājuši Anglijā. Viņi teica, mēs to nerisinājām, tāpēc, ka parakstot līgumus, tos daudz desmitu līgumus, neviens nedomāja, ka mēs tepat vēl būsim un strādāsim ar to, jo tas ir pēc 25 gadiem. Un tagad viņiem faktiski šobrīd ir ļoti aktīvi jāstrādā pie tā, lai izstrādātu gan procedūras, gan tīri arī no šī te aktīvu vērtības nodrošināšanas viedokļa. Tā kā, jā, pieredze ir, sadarbība būs, un es esmu pārliecināts, jo visus to iet. Paldies! Tas no manis viss. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Paldies, Reini! Aplaus Reinim! Paldies! Vai Rīga domā arī par kādiem citiem PPP projektiem? Es saprotu, ka Reini, tu esi lielais PPP projektu boss Rīgā. Jā. Vislielākie PPP projektu bossi ir mūsu lēmēju vara, un tas vienmēr būs atkarīgs no mūsu politiskās vadības. Tas, jo skaidrs ir jau ministra pieminētie pieejamie mājokļi ir viena lieta, kas ir skatīta. Skolas ir arī skatītas, ir bērndārs skatīti, ir ielu apgaisme, ir arī ielu un ceļu infrastruktūrā daudz domas un idejas, kas varētu būt, bet tas šobrīd nav tā aktīvajā dienas kārtībā, teiksim tā. Bet tu gribi teikt, ka katra varas maiņa Rīgas domē principā ietekmē tavu darbu pa labi, pa kreisi, taisni? Es tieši tādā veidā es negribu teikt, bet ka tas risks ir pilnīgi konkrēti zināms visiem, kas ir saistīti ar modeli. Jā, tas vienmēr pastāv, bet, protams, es ceru, ka tas nebūs tik ļoti, kā noraksturoja. Okay, paldies. Kāda ir Lielbritānijā gūtās atziņas par ielu apgaismojumu? Dažādas. Kā jau teicu, ir lietas, kuras ir neatrisinātas arī līguma modeļos. Ir lietas, kuras tīri no tehniskā viedokļa viņiem konkrēti mēs bijām Croydons šajā rajonā. Un viņiem tehnoloģijas ir vecas, tādēļ, ka viņi līgumu noslēdza pirms vēl 11 gadiem. Līdz ar to faktiski viņiem bija diskusija par to, vai LED tehnoloģijas būs uz ielām. Skaidrs, ka nebūs. Šobrīd tā situācija ir pilnīgi izmainījusies, un mums ir pārsteidzoši tas redzēt, ka viņi vēl joprojām līguma ietvaros strādā bez LED tehnoloģijām, bet tas ir pārāk sarežģīti ieviest līguma vidū pilnīgi jaunu citu tehnoloģiju, kas maksās pilnīgi citādāk. Tā. Daudz un dažādas lietas. No tehniskā viedokļa tur bija ko pamācīties arī, bet jā. Viņi vēl gāzes radziņu dedzina noteikti vakaros. Un principā tas nozīmē to, ka tev ir jābūt diezgan vizionāram tehnoloģijā, lai saprastu, uz cik gadiem, uz kādu periodu slēgt līgumu. Vai paredz absolūti izmaiņas, tehnoloģiju izmaiņu gadījumā? Tas ir sarežģīts jautājums un nenoliedzami, un it sevišķi apgaismas jomā tas ir aktuāli, jo, kā mēs zinām, PPP ir ilgtermiņa līgums, un ja tie ir 10 gadi, tad skaidrs, paskatoties 20 gadu vēsturē, mēs redzam, ka tehnoloģija attīstība ir bijusi ļoti strauja. Man ir jautājums, es tev viņu vienkārši uzdošu. Kā CFLA var palīdzēt ar gaismas projektiem? CFLA var palīdzēt ar to, ka viens otru labi pazīstam un kā kompetences centrs tiešām pilda savu funkciju pēc vislabākās sirdsapziņas. Tas bija noteikti Mārtiņa jautājums, lai viņš dzirdētu labus vārdus visticamāk. Paldies! Es domāju, varbūt Reinim jautājums kāds ir, ja? Lūdzu? Man viens tāds vienkārši izglītošanās nolūkā par tām lampiņām un 60% ietaupījumu. Vai Rīga nav jau nomainījusi visas kvēlspuldes pret LED lampiņām? Un ja atbildi ir jā, un man gribētos domāt, ka atbildi ir jā, tad kur rodas tas 60% ietaupījums? No tā, ka būs dimeri pielikt un katru kontrolēs, respektīvi cilvēku valodā būs tumšāks. Un to, vai arī tāpēc, ka lampiņas nav kvēlspuldes, bet LED?
Kur tas ietaupījums? Paldies. Nu. Viltīgs jautājums, ne tehniski absolūti kompetentam cilvēkam, bet tas, ko es varu teikt, nē, Rīga nav pārgājusi uz LED, tās nav kvēlspūdes, kas ir uz ielām, bet tās ir ātri augstspiediena gaismekļi, kas ir mazliet savādāk tehnoloģija, bet katrā gadījumā tie nav LED. LED ir aptuveni 10–15% šobrīd pilsētā, un uz šī te rēķina arī rodās tas lielais ietaupījums. Otrs, jā, tas par to, ka būs tumšāk ar dimēšanas tehnoloģiju, tā arī īsti nav taisnība, jo arī Anglijas pieredze rāda, un to viņi īpaši uzsvēra, ka faktiski noklusētais dimējuma apjoms ir 70%, 70–80% gaismekļiem. No LED gaismeklim no 100 uz 70–80 faktiski ar aci nemaz nevar pamanīt, bet tas ir jūtams elektrības patēriņā, līdz ar to rēķinā. Paldies! Paldies, Ren. Paldies! Paldies!